augsti godātais Eiropas enerģētikas komisāra kungs, augsti godātais Latvijas Republikas ministru prezidenta kungs, augsti godātais Rīgas domas priekšsēdētāja kungs, cienījamās dāmas, godātie kungi, man ir patiesa prieks sākt mūsu konferences otro daļu, it sevišķi ņemot vērā augsto viesu klātbūtni. Ja konferences pirmajā daļā mēs vairāk dzirdējām un klausījāmies par pašvaldību pieredzi, lomu, nozīmi šo energoefektivitātes jautājumu risināšanā, tad otrajā sadaļā, konferences otrajā daļā mēs iesim vienu līmeni un varbūt pat divus līmeņus augstāk. Un tad tēlaini salīdzinot, jeb savalkot paralēlis starp pirmo un otro daļu, starp mūsu izdales materiāliem, mēs saņēmām arī inteliģentās enerģijas šādu informatīvo dokumentu, kur ir skaista māja, kurai ir uzvilkta skaista, zaļa, adīta cepurīte. Un manuprāt, ka pirmajā daļā visi tie jautājumi, kurus mēs spriedām un diskutējām, faktiski ir pašvaldību iespējas un varēšanas, un ja mēs abstrahētos no visas kopējo valstu politikas, Eiropas politikas, tad, manuprāt, šāda cepurīte varētu iznākt varbūt tāda paplāna vai varbūt stipri maza. Tikai tanī brīdī, ja pašvaldībām nāk palīgā valstis, tikai tanī brīdī, ja mūsu visu kopējā lielajā Eiropas saimē mēs arī skaidri un saprotami redzam Eiropas Savienības nostāju, tikai tad mēs tiešām varam sasniegt šo izvirzīto mērķi, tiešām runāt par energoefektivitāti, ka mēs visi kopā sadarbojoties spējam sasniegt nospraustos mērķus. Un vēl ievadvārdu nobeigumā es gribu īpaši uzsvērt pašvaldību lomu arī tādā nozīmē, ka pašvaldība, šī gadījumā Rīga, ir tā vieta, kur mums ir izdevies savest kopā daudz Eiropas valstu pašvaldības, mūsu Latvijas valdību un Eiropas enerģētikas komisāru. Un tāpēc šī otrajās sadaļas, kā pirmajam runātājam, es dodu vārdu Eiropas enerģētikas komisāram Piebalga kungam, lūdzu. Paldies, Gatara kungs. Es gribētu vispirms pateikties visiem, kas deva man šo iespēju atbraukt uz Rīgu, un vispirms mēra Birka kungam un Rubīnas kundzei. Un es gribētu teikt, ka enerģētikas aģentūra Rīgā ir sagādā man lielu prieku, jo bieži vien domā, ko tad komisārs palīdzējis Latvijai. Un tomēr Rīgas aģentūras dibināšanā, es teiktu, zināms vai neliels vismaz atbalsts no manis bija noderīgs. Un redzot, cik veiksmīgi strādā šī aģentūra, man tiešām ir liels prieks. Es saprotu, ka ir 250 aģentūras Eiropas Savienībā, bet Rīgas aģentūra neapšaubām viena no vislabākajām. Tā kā paldies Rubīnas kundzei, paldies Birka kungam, paldies Gatara kungam, ka tas funkcionē tik labi, un par to varam tikai būt lepni. Jo ir skaidrs, ka diezgan enerģētika paliks varbūt viena no svarīgākām tēmām arī turpmāk politiskā dienas kārtībā. Es zinu, ka Latvijā visā drīzumā mūs sagaida pašvaldību vēlēšanas. Un tā kā naftas cena ir nokritusies no 150 uz 50, enerģijas jautājumu acīm redzot nebūs pašā priekšplānā, kad partijas cīnīsies par vietām pašvaldībās. Tajā pašā laikā es ļoti lielā mērā ceru, ka vēlētāji izrādīs interesi par šiem jautājumiem. Jo visi gadi, kas sākās, varētu teikt, pēc 2004. no enerģijas viedokļa ir bijuši diezgan nervozi gadi, un 2009. gads īstenībā nav bijis uz izņēmums. Parasti, protams, pie problēmām pierod, un viņas liekas mazāk svarīgas. Bet 2009. gads atkal atgādināja, ka dažas problēmas tomēr eksistē, un viņas demonstrē, ka īstenībā ir jāmeklē risinājumi šīm problēmām. Bet problēmas, ko es gribētu minēt, ir, protams, gāzes pārtraukums 2009. gada sākumā no Krievijas caur Ukrainu uz Eiropas Savienību. Un tā tiešām tas bija jauns izaicinājums, jo nekad neviens nevarēja paredzēt, ka pilnībā tiks pārtraukt gāzes padeve.
tika paredzēts, ka varētu būt samazināts un tā tālāk. Un tas, protams, rada zināmu šoku, jo kopumā, ja Eiropas Savienība pārdzīvoja šo piegāžu trūkumu salīdzinoši labi, tad dažās vietās tas radīja ļoti nopietnas problēmas, no kurām ir īpaši rūpniecības uzņēmumi vēl šodien nevar atgūties. Lai šo tēmu vēl vairāk pastiprinātu, nesen notika sprādziens Traģņistrijas teritorijā, kur gāzes vads tika uzsprāga. Mēs nezinām iemeslu, tas, kā saka, ka zemes noslīdējums, vienalga, kas ir pa iemeslu, bet fakts ir tāds, ka vienīgais, kāpēc tas nav politiskajā degpunktā, ir tikai tāpēc, ka ir pavasaris. Kad ir pavasaris, mēs parasti nemēģinām domāt par ziemu, un tad, kad tikai rudens, tad sākam atgriežamies pie šīs tēmas. Tāpēc es gribētu teikt, ka tēma energopiegāžu drošība ir svarīga tēma, un viņa nav tik vienkārši sakam, nu jā, gan jau viss būs pietiekami. Bez aktīvām valdības pozīcijām, bez aktīvām pašvaldību pozīcijām mēs nevaram rēķināties, ka šī tēma tiks atbildēta, jo situācija kļūst sarežģītāka. Es tikai gribētu vienkārši globāli, piemēram, minēt, kas globāli tiek paredzēts, ka kaut kādā 2030. gadā mums vajadzēs 50% vairāk enerģijas globāli pasaulē. Un tas ir neiespējami. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka šādā veidā pieaugums patēriņam nav iespējams viņu nosekt. Tas nozīmē, ka vai nu tiks atrast veidi, kā ar šo tēmu strādāt bez lieliem izaicinājumiem, vai ir iespējami konflikti. Un, lai izvairīties no konfliktiem, vajag rīcības šodien. Otrs notikums varbūt ir mazāk tāds sāpīgs, bet tā vai tā interesants ir, ka šogad notiks 60 gadu NATO svinībām. Jūs teiksiet, kāds sakars NATO ar enerģiju un tā tālāk. Bet es domāju, ka šie NATO svinības parādīja vienotību starp Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas valstīm. Un gada beigās mums ir jauns izaicinājums kopīgi, ne tikai NATO valstīm, kad ietilpst NATO valstīm, ne tikai Amerikas Savienotajām valstīm, ne tikai ES valstīm, bet globāli atrast Kopenhāgenā vienošanos par klimata izmaiņām. Un šādas vienošanās nepieciešamība ir skaidra, un iespējas kopš Eiropas Savienības valstu un Amerikas Savienotu valstu sadarbība ir stipri satuvinājusies un kļūst stipri labāk, arī ir iespēja šo te izdarīt. Un jūs zināt, ka šīs politikas ietvaros mēs jau esam pieņēmuši dažus lēmumus, kas ietekmē Latvijas valdības politiku, kas ietekmē arī Rīgas pilsētas politiku. Un pēdējais, ko es gribētu minēt no izaicinājumiem klasiskiem, ir tomēr cena. Pēc $150 pa barelu 50, protams, šķiet maz. Bet, ja jūs atceraties kādus gadus 5 atpakaļ, OPEC valsts mēģināja nosargāt robežu ap 25-30. Tas nozīmē, ka īsnībā naftas cenas ir augstas. Un šī krīze, kas šobrīd īsnībā ietekmē ražotāju valstis daudz smagāk, nekā mēs bieži vien domājam. Piemēram, Krievijā gāzes ražošana nevar tikt pārtraukt, kad vien viņi grib. Ja gāzes ražošanā ir ieguldīti līdzekļi un gāzes plūst, ir ļoti svarīgi, ka kāds pērk gāzi. Ja gāze netiek pirkta, tad ir jāierobežo iegūt vai jāliek gāzes krātuvēs, kas viss maksā naudu. Un tas automātiski nozīmē, ka visas lielās naftas un gāzes iegūs valsts palēnina savus ieguldījumus naftas un gāzes infrastruktūrā. Un tas nenozīmē to, ka mēs globāli uzreiz būsim trūkumā, bet tas nozīmē tikai vienu, ka naftas un gāzes cenas var ātri iet atpakaļ. Ātri iet atpakaļ 3 ciparu skaitļos, un tas automātiski nozīmē to, ka pārkārtot energosektoru īsnībā nav daudz laika. Jo tad, kad naftas cenas ir pie $150 pa barelu, tad pašvaldībām un valdībām pamatā tikai viens uzdevums, kā palīdzēt cilvēkiem samaksāt rēķinus. Un šobrīd ir tas zelta brīdis, ka var arī veikt citus pasākumus, ka nauda var tikt lietota tālākiem mērķiem un palīdzēt sabiedrībai kopumā. Tādēļ ES enerģētikas politikas kopumā 3 mērķi, kas ir vienmēr definēti kā energoapgādes drošība, pieejama cena un apkārtējās vides prasības ievērošana,
visu laiku jāstāsta kopumā, bet šobrīd mums ir izdevīgs mirklis tiešām pagriezt visu to, ko mēs esam līdz šim darījuši. Un šajā ziņā es gribētu minēt, atvainojos, jā, šo pašu paliekam, jā, paldies. Ir šie 3 mērķi, tā sauktie 20, 20, 20. 20% mazāk CO2 izmešu, 20% energoefektivitātes iegūmu un 20% atjaunojamā enerģija. Bieži vien tiek domāta, ka šiem mērķiem kā tādi, ciešanu mērķi, ko Eiropa uzspiež. Un tas nav saistīts ar šo. Šie mērķi ir tiešām vajadzīgi, lai kvantitatīvi definētu politikas. Enerģijas politika nevar attīstīties no dienas uz dienu. Investīcijas ir lielas, viņas ir ilglaicīgas un politiski jūtīgas. Ja nav definēti mērķi, tad īstenībā nav iespējama enerģijas politika. Var, protams, strīdēties, vai 20 ir pietiekami, vai vajadzēja vairāk vai mazāk, bet tas dod orientāciju politikai. Un no šī viedokļa mēs esam pieņēmuši kopā ar Latvijas valdību, kopā ar Eiropas parlamentu, ļoti svarīgus likumdošanas elementus, kas dod tālāko virzību visā Eiropas Savienībā kopumā. Pirmais ir enerģijas un klimata izmaiņu likumdošana, pa ko notika vienošanās decembrī 2008. gadā. Latvijai vislielākais posms bija, pa ko strīdi gāja 40% atjaunojamā enerģija. Un nekad man nav bijis arī tā viegla sajūta par šo, es teiktu, domāju, vai tiešām tas ir augsts vai nav augsts. Un es domāju, ka tas ir reāls mērķis Latvijai. Ja mēs apstīmies potenciāls, kuri Latvijā noteikti nav izmantot, tad ir 3 potenciāli. Viens potenciāls ir energoefektivitāte, kas ir vislielākais, un Rīgas Tehniskās universitātes profesors Blumbergs pētījumi krietni nostiprina to, ko es vienmēr esmu domājis, skatoties uz vispārējiem cipariem. Otrs ir biomas. Biomas Latvijā var tikt izmantot stipri vairāk. Un trešais ir vēja enerģija, jo, protams, var strīdēties, ka Latvijā vēju plūsmas un vēju kartas nav tik labas kā Skotijā, tas tiešām tā ir. Tajā pašā laikā vēja turbīnu ģeneratoru ražotāji ir arī radījuši jaunas lietas. Un no šī viedokļa es domāju, ka tas skaidri dod orientāciju tālāk valdību rīcībai. Ir svarīgi šobrīd sastādīt efektīgu darbības plānu šīs mērķa sasniegšanai. Komisija palīdzēs ar tādu, kā varētu teikt, uzmetumu, un līdz nākamā gada vidum mēs ceram, ka visas valdības nāks uz šiem plāniem un parādīs, kādā veidā viņi gribēs sasniegt šo mērķi. Tajā pašā laikā neobligātam jābūt ir elektrībā. Tas var būt siltumā, tas var būt arī transportā. Un jāstāsta katrai valstī, kā labāk sabalansēt savas valsts intereses, kā vairāk dot darba vietas un tajā pašā laikā sasniegt šos mērķus. Otra svarīga likumdošana vienojāmies mēs pirms 2 nedēļām, tas ir kopējais enerģētikas tirgus. Šī kopējā enerģētikas tirgus ietvarā mēs šodien strādājam pie Baltijas jūras valstu savienojumiem. Jo ir skaidrs, ka savienojums viens pats nenodrošina strāvas vai enerģijas plūsmas. Savienojums nodrošina tikai tad, ja regulācija visās valstīs ir līdzīga un ja ir radījuši labvēlīgi priekšnosacījumi enerģijas plūsmām pāri robežām. Trešais, ko mēs esam pieņēmuši, vai esam tuvu, lai pienotos, tas ir tās augtais atbalsta pakete enerģētikai, kas Latvijā pamatā tiek domāta par savienojumiem ar Zviedriju, ar Somiju un arī iekšējā tīkla stiprināšanai. Bet šeit ir pirmo reizi vēsturē Eiropas Savienība vienojusies ir ieguldīt lielu naudu attiecīgi enerģijas infrastruktūrā. Tas nav bijis līdz šim, bet tas rada labu precedentu, ja vien mums tiešām ir labi projekti. Un tagad jautājums ir, vai dalību valstīm būs pietiekami labi un sagatavoti projekti, lai varētu atrisināt visas nepieciešamās lietas. Ceturtais instruments, ko mēs esam atraduši, tas ir energoefektivitātes likumdošana.
Pa energoefektivitātes likumdošanu ir pieņēmuši likumdošanu mājām, dažādām iekārtām, automašīnām, un, protams, lielā mērā šī regulācija ietekmē, ka tirgus instrumenti padarīs Eiropas Savienību lielāku energoefektivitāti. Bet ir ļoti svarīgi, ka dalībvalstis pielieto atbalsta schēmas, lai sasniegtu savus mērķus, lai radītu arī apgrozījumu tirgū. Viens no piemēriem, ko es vienmēr minu, kas nav tieši no enerģētikas, tā ir tā sauktā apvrakprēmija, kas ir Vācijā tiek lietot, jūs nododat veco automašīnu, jūs saņemat iespēju daļēji finansēt jaunas automašīnas iegādi. Un viņi strādā laikā, kad ir ekonomiskā krīze, ir pietiekami liels apgrozījums un faktiski automašīnu tirgotāji nepārāk cieši. Tas tikai parāda, ka, protams, valdībām ir iespējas stimulēt. Šī stimulēšanai jābūt gudrai, bet pietiekami stiprai, lai patērētājiem radītu interesi par šo instrumentu. Piemēram, pa iekārtām, ja es pērku jaunu energoefektīvu leduskapu, būtu labi, ka man atmaksātu kaut ko no tā. Ja tāda programma eksistētu, protams, cilvēki būtu daudz interesēti arī apgrozīt mainīt savas iekārtas pret energoefektīvām. Un pēdējais punkts, kas man liekas, kas ir ļoti svarīgs, ko mēs esam izdarījuši, tā ir enerģijas tehnoloģijas attīstības plāna. Tā ir taisnība, ka enerģijas tehnoloģijās pēdējos laikos bija ieguldīts salīdzinoši nedaudz, bet ir svarīgi tomēr, ka mēs esam to mainījuši. Un tās tehnoloģijas, ko mēs labāk zinām, piemēram, kā vēja tehnoloģija, ir sasniegusi diezgan lielu briedumu, bet es skatos, piemēram, kas Latvijā varbūt mazāk interesanti, bet daudzās citās valstīs ļoti interesanti, tās ir saules enerģijas tehnoloģijas, ir stipri samazinājušas izmaksas un tādā veidā kļuvuši pieejamāk plašākam lokam. Tādēļ enerģijā es uzskatu šobrīd ir 3 galvenās tēmas – energoefektivitāte, vietējo enerģijas resursu izmantošana un tehnoloģija attīstība. Un tas tieši atbilst šodienas konferences mērķim pašvaldību lomai un pašvaldību lomu praktiski pilsētās. Jo lielākā daļa enerģijas ir patērēta pilsētās. Lielākā daļa siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju notiek pilsētās. Un no šī viedokļa ir skaidrs, ka bez pašvaldību iesaistīšanās Eiropas Savienība nevar sasniegt savus mērķus. Ir naivi cerēt, ka tikai ar regulācijas instrumentiem var to izdarīt. Cilvēkiem ir jāpaskaidro, jāpalīdz un jārada iespējas. Tas nedodas pats no sevis, jo enerģijas sektoram ir vēl viena papildus izaicinājums. Enerģijā mēs ļoti paļāvāmies uz monopoliem. Un visu, ko vien darīja, tas bija monopoli, deva mums, un mēs pieņemam to pa labu esošu. Tirgus apstākļos izaicinājumi stipri lielāki. Patērētājiem ir lielākas iespējas, bet lielāki riski. Un no tā, lai patērētājs ietu šajos riskos, ir nepieciešams padoms. Bez padoma tas nekad nefunkcionēs. Un es gribu teikt, ka pilsētas ir parādījušas fantastiskus rezultātus. Šobrīd jauna Eiropas komisijas iniciatīvā 2 pirmās Eiropas zaļās galvaspilsētas tika nosauktas Stokholma un Hamburga. Un Stokholmā siltumnīca efektu izraisošo gāzes emisijas tika samazināts par 25% salīdzinot ar 1990. gadu. Vidējais izmešu daudzums Stokholmā ir puse kā citā Zviedrijas teritorijā. Un tas ir diezgan augstā klimatā. Hamburga ir samazinājusi par 15% un 2020. gadā plānotu izdarīt par 40%. Un pirmajā kārtā, kas bija 35 pilsētas, kas iesniedz šādu pieprasījumu, finālā iegāja pilsētas, ko mēs labi pazīstam šajā reģionā. Kopenhāgena, Oslo, Minstera, Amsterdama, un tad 2 varbūt nedaudz svešākas Latvijai pilsētas, Bristole un Freiburga. Bet tas parāda, ka pilsētas var izdarīt ļoti daudz, ja vien ir politisks atbalsts šāda tipa programmām. Un Eiropas Savienībā viens no galvenajiem notikumiem pēdējā laikā bija pilsētas mēru pakts, kurā pilsētas apvienojas reģionā.
Okay, that's fine. Pilsētas mēra pakts, kurā pilsētas, kas uzņemās nopietnākus mērķus kā 20% mazāk CO2 izmešu 2020. gadā, nāk ar savām programmām. Un mēs savā laikā paredzējām pirms gada, ka varētu būt 50, 100 pilsētas. Bet šobrīd ir vairāk nekā 400 pilsētas. Un es esmu ļoti priecīgs, ka Rīga bija viena no pirmajām. Es esmu lepns, ka Birka kungs uzstājās šīs parlamenta lielās Rīgas pilsēta tika pārstāvēta atklāšanas ceremonijā pilsētas mēra paktu uzrunā. Un tiešām tas bija lepnums, ka Rīga un Latvija ir viena no virzītāju spēkiem šeit. Bet es zinu, ka Valmiera vai pievienosies, Jelgava taisās pievienoties, un arī es dzirdējis pa Jēkabpili. Protams, tas prasa šīm pilsētām rīcības plānus, un, protams, ir vajadzīgs arī atbalsts. Bet Eiropas komisija finansē biroju, kura vadītājs ir šodien arī šeit prezidijā, un viņš noteikti teiks, kādā veidā šīs pilsētas var saņemt lielāku atbalstu. Es gribētu pabeigt ar pēdējā sadaļu, ko es gribētu jūs uzrunāt, tas ir finansējums. Jo vienmēr viss saka, labi, politiskie mērķi, regulācija un tā, bet kur ir nauda? Un, protams, lielā mērā visas politikas tiek veidotas caur nacionālajiem budžetiem. Bet ir arī vairākas Eiropas Savienības programmas, kuras rada šīs iespējas. Aprīļa beigās stāsies spēkā labojuma Eiropas reģionālās attīstības fondu regulā. Un tas atļaus palielināt izdevumus energoefektivitātes projektiem mājokļiem, kas varētu sasniegt 4% no valsts kopējā finansējumā. Tas nozīmē Latvijā tas ir apmēram 60 papildus miljonu eiro var tik izdalīt šim mērķim. Un operatīvā programma, infrastruktūra un pakalpojumi būs jāizman ļoti nedaudz, un Eiropas komisija ir gatava to darīt. Tas nozīmē, ka tēma, ko ministra prezidents Dombrovskis bieži vien uzrunāja ar komisiju, beidzot ir sasniegusi dzirdīgas ausis, komisija iesniedz šo priekšlikumu. Es gribētu, protams, būt vēl vairāk dot šo iespēju, bet lielā mērā ministra prezidenta iniciatīva palīdzēja dabūt šo tēmu cauri padomē un arī cauri parlamentā. Otrs avots, uz ko mums ļoti daudz būtu jāstrādā, tas ir Eiropas Investīcija banka. Eiropa Investīcija bankā komisija no saprātīga enerģijas Eiropai programmam iedalīja 15 miljonu eiro programmas dzīšanai uz priekšu. Banka ir gatava palielināt energoefektivitātei savus finansējumus. Un konkrēti projekti jau notiek. Tiesa viņi pamatā ir vai nu Francijā vai Spānijā šobrīd, bet banka ir definitīvi ieinteresēta finansēt visur, kur energoefektivitātes vai atjaunojumās enerģijas projektus. Ļoti svarīga pieredze, man liekas, ir ieguvusi kredīta anstalta für Wiederaufbau. Es redzēju, ka šodien arī viņi uzstāsies, jo tā ir programma, kas ir ļoti veiksmīgi strādājusi Vācijā. Man ļoti liels prieks, ka KFV ir gatava arī šo programmu izvērst plašāk. Man iepriecina arī to, ka Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka skatās ne tikai uz banku sektoru, kur viņa atbilstība, palīdzība un iesaistīšanās ir ļoti vajadzīga, bet arī energoefektivitātei. Piemēram, Eiropas paziņoja Balkānu valstīm pavisam nesen iniciatīvu 500 miljonu investīcijām energoefektivitātei, 500 miljonu maziem un vidējiem projektiem atjaunojamās enerģijās. Un es ticu, ka Eiropas būtu gatavs arī strādāt šādā veidā ar Latviju. Tādējādi mums ir avoti, tie lielie avoti ir tie paši, bet tikai apjomi ir palielinājušies un iespējas ir palielinājušās. Protams, vienmēr ir jautājums par tehnisko palīdzību, lai uzrakstītu projektus. Un šeit ir kopīgais pētniecības centrs, ISPRA ir gatavs atbalstīt, Manage Energy iniciatīva. Tad, protams, ir Koncerto iniciatīva, Saprātīga enerģija Eiropai iniciatīva. Tātad ir vesels bars iniciatīva, kuras var palīdzēt sagatavot projektus. Un tādā nozīmē no Eiropas Savienības puses ne tikai dots finansējums, bet tiek atbalsts arī projektu sagatavošanai. Es ļoti ceru, ka pašvaldības izmantos šo iespēju un tiešām ieguldīs to. Pēdējais, ko es vēlētos novēlēt visiem, es vēlētos tiešām novēlēt sadarbību starp valstīm, sadarbību starp valdībām. Jo viena no stiprākajām lietām, kas ir Eiropas Savienībā, ir solidaritāte.
Var teikt, protams, ka Eiropā solidaritāte ir kaut kas, ko mēs zinājām no krusta kariem, ka mēs mēģinām atgūt Jeruzalemi. Bet nevienmēr tā ir strādājusi. Un šobrīd, pēc vairāk kā 4 gadiem darbā, ko es esmu strādājis, tad ir tomēr viena atšķirība starp Eiropas Savienības darbību valstu sadarbību un starpvalstu sadarbību. Eiropas Savienības valstīs vienmēr tomēr solidaritātes elements eksistē. Un neviens nemēģina atstāt kaut kādu valstu izolācijā ar lēmumu, ko viņiem grūti paciest būtu. Bet mums jāizmanto un jāpagriež šī sadarbība daudz tālāk enerģētikā. Un enerģētikā tā ir vienmēr nedaudz klibojusi. Un caur sadarbību, caur mēru paktu, caur labāko iniciatīvu pārņemšanu no citiem kaimiņu valstīm, no citām pilsētām, energo drošība Eiropas Savienībā, cīņa pret klimata izmaiņām kļūst tikai stiprāka. Tāpēc es gribētu novēlēt šodien visām pārstāvētām pašvaldībām būt ambiciozām sadarbībā un programmā enerģētikā. Jo tas, ko jūs darat, tas nav tikai jūsu pilsētā, tas ir valstī, tas ir pasaulē. Paldies par jūsu uzmanību. Sirsnīgs paldies.